Par to, kā tad notiek tajās teātra aizkulisēs, un par to, ka vienmēr vajag īsti tā paklausīties, ko tev kāds saka, un nevienmēr noticēt. Kādā ziņā apsveikums visiem teātra ļaudīm. Visu es ietvītoju, un tagad skatāmies par teātri. Mans stāsts ir par senseniem notikumiem jaunajā Rīgas teātrī, kur mēs mēģinājām izrādīt Chestertons. Ar kādu izrādes nosaukums bija, es aizmirsu. Cilvēks, kurš bija ceturtdien, lūk. Un tur bija, mums bija Vils Daudziņš un Gundars Āboliņš un Kaspars Zvīguls tur bija, un es tur biju, un Znotiņš Kaspars. Un ļoti garš tas mēģinājuma process, un tāds, ka nogurdinoši, un teksti ir nenormāli daudz. Un Gundars Āboliņš, protams, māk savu laiku labi izmantot, un tikko kā viņam nav jābūt uz skatuves, tā viņš iet uz savu grimētavu, tā teikt, bišķiņ atlaisties, aizmigt un tā. Un es uzņēmos to gādīju par to, ka tagad viņam ir jāiet virsū, tā man jānosauc, jāsauc viņš augšā, jāpamodina, un tad viņš iet augšā, un tad mēs mēģinām. Un tā jau ir kaut kāda 15. reize, un es jau skrienu viņam pakaļ, un es viņu saucu, Gundar, ejam augšā. Viņš pamostās miegains. Jā, paldies, jā. Uzejam augšā, un mēs mēģinām tos tekstus, jā. Un viņš jau, tā kā parasti, uzticās saviem kolēģiem, jo viņam vienmēr to tekstu saka priekšā. Un Vils Daudziņš saka klusiņām Gundaram Āboliņam. Un viņš nolēs no bukas. Un viņš nolēs no bukas. Viņš nolāk biks, un rādi visiem plika pakaļ. Pa ko? Tā nebija. Un mēs visi esam autā. Visi. Mēs tiešām nestāvējām vairāk uz divām kājām. Mēs bijām uz zemes, mēs rāpojām, mēs smiekliem, jo tas bija tāds autopilots, kad viņš tik ļoti uzticējās tam savam kolēģiem, ka tas man ir viss spilgtāk. Tas jau gan bija sen, un man tas ir baigi nosēdies atmiņā. Tā ka vienmēr vajag čekot, ko tev saka. Novēlējums man būtu tāds, kas vispār nav kontekstā ar to stāstu, ko es tagad izstāstīju, kad lai aktieri pēc iespējas vairāk būtu profesionāli. Un tikai un vienīgi kaltu savu amatu, tā teikt, vēl labāk un nehaltūrētu. Lūk, jā. Tad ar sirdi, dvēseli un ar galvu, lai strādātu. Tas ir mans novēlējums. Un nāciet uz teātri!